Jānis. Čau, Aigar. Čau, Jānis. Kā lai saka, jāsaka, laikam ir atpakaļ spēlē, ja? Pēc rezultātiem izskatās, ka 4. vieta šodien koka medaļas, bet saldzēt ar pirmo posmu ceļoties augšā. Nu, kā jums gāja, izstāstiet? No. Smagi gāja. Viss ir bišķiņi pamainījās laikapstākļi, pamainījās zivju atrašanās vieta, vai pareizāk sakot līmeņi, kādā viņi atrodas ūdenī. Nu, nācās ātri pielāgoties. Kaut kā sanāca. Nebija tā kā plānots, bet tuvu. Nu, cik jūs noķērāt? Es neskatīšos tagad, cik jūs noķērāt. Mēs noķērām 12. Mums bija tikai zandarti, nebija neviens līdaks, ne asar, nekas cits, ne sami. Nu jā, kā jau Jānis teica, principā šodien bija riktīgi tā jāizkāp no komforta zonas, ja vēl vakar, kur pārbraucām pāri pa visām, teiksim, tādām otrā plāna vietām redzējām, ka nekas nav mainījies un tā zivs stāv tā, kā mēs zinām, kā viņu var, teiksim, ātrāk paņemt, nu, kur, teiksim, var ātrāk nolasīt. Šodien tāda zivs jau bija ruguni jāmeklē. Ļoti daudz jākustās un jāmeklē visu laiku ir aktīvas zivs. Daudz braukājāt, vienā vietā kustējāties? Ļoti kustējāmies. Nu, relatīvi priekš visa šī posma kopumā ļoti mazā rajonā, bet ļoti daudz kustējāmies. Ļoti daudz kustējāmies, meklējām ērtu zivi. Nu, metām, protams, arī galīgi uz grunts esošām, ja taustījām visus iespējamos variantus. Protams, arī pa starpai klasiku. Tur pamētājām džigu, dropu, nedabujām klasikā. Tieši gribēju prasīt, vai jūs tikai dzīvojā laivā vai arī klasikā? Jā. Pamaucām drusku, bet nu, jau tā bilde vienkārši šodien bija ļoti daudz. Tu pilnīgi redzi, ka tur 3 slāņos viņš gar grunti ir piespiedies. Ja? Tur ik pa brīdim tādi forši tie kunkulīši paceļās. Ja? Un es vēl kolēģim, komandas biedram Jānim saka, klausies, vispār neiespējami no bildes, kas būtu Rīgā rudenī, jā, teiksim, rudens zandartā. Vienkārši viss fantastiski. Stāvam visu dienu un ķeram forši žanīt, jā. Zero reaction. Tātad 12 zandarti. 12 zandarti. Rītdien priekšā diena. Protams. Būs vietas, kur ir atlīdz kaut kāds neizmētāts. Rīt atkal pamainīsies, laiks viss būs savādāk. Nu. Jā, zin kā rītā būs pirmām kārtām jau par 2 stundām agrāk posms. Jā, tas droši vien kaut ko bišķiņ pamainīs, otrām kārtām rīt būs drusku vēsāks. Arī tas droši vien atkal kaut ko pamainīs. Tā kā šodien jau mākoņainais laiks var redzēt, ka ir pamainījis. Tā kā, bet jauni apstākļi visiem. Tā kā galva augšā un uz priekšu. Super, Džek. Iesim uz nosprausto mērķi. Labs rezultāts. Rītdien turat līdzi. Tā kā viss, čau. Paldies, turat īkšas. Čau. Komanda Strike Pro, Denis, čau. Čau. Mārtiņš. Čau, Jurčik. Es tā dzirdēju šodien, kad samus paķērāt. Nu jā, mēs nemācējām noķert vairs zandartu pēc visiem šiem treniņiem. Noticējām samam, tāpēc, ka iepriekšējās dienas sanāca un likām all-in, gājām uz samiem tikai. Cik jūs samus noķērāt šodien? 3. Nē, vēl. 4 sami noķeram. Viens bija zemers un 2 copes un 1 aizgāja. 3 sami, 3 ieskaita sami. Cik bija garākais? 86. Jā. Tas jau priekš tam ar tāds, ne tāds? Kurkulēns. Kurkulēns, ne? Protams, kad kā parasti aizgāja tas, kas nebija kurkulēns, jo, kā tu vēl cārā, viņš iet pa straumu uz laivu, tev liekas, forši, kā viss jau kārtībā. Tur bezmazai nevajag sačaku, ka viņš apgriezās un ieskrējās, tad palika tikai taisna šitā drātīta. Es atceros, Mārtiņ, ka tu kādreiz teici tādu, ka zivs ir mūsu draugi, vai ne, un tā, bet ikdienā, ja tu noķer samu, arī ir draugs sams. Sams ir ēdiens. Tomēr, jā. Nē, atkarībā kāds, tur tos maziņos nē, jo viņam tāpat liela galva maz astē, pavisam lielos arī nē, jo, tur priekš kam, kur to visu likt, bet tādi vidējie tie ir garšīgi, var jau redzēt, ka ir top samiņš, jā. Un 3 sami, zandarti cik? 3. Arī 3, jā? Jā. Vajadzēja vēl 3 līdeks, 3 asaras, un tad jau varētu. Tad jau būtu pavisam labi, bet rezultāts cienījams. Bet ko rītdien daram? Rītdien daram, sākumā zandarts, un tad, ja nesanāks, tad ķersim samus atkal. Sanāk tā, ka samu visu laiku var noķert, ja neķerās zandarts, tad samu toči noķers. Mums kaut kā sanāk, nezinu. Varbūt rīt nesanāks. Maleči. Tā jau ir cope, jā, neko neviens nezina. Rezultāts cienījams un jātur īkšķi tur rītdien. Lai tie sami ķerās, lai viņi draugi ir. Lai viņi ir draugi, jā. Davai, čau. Čau, paldies tev. Super.
pēc pirmās dienas es dzirdēju, ka jums labi gāja diezgan, salīdzinoši labi. Izstāstiet, cik ko noķērāt? No rīta. No rīta. Tas izstāst, kā mačos gāja. Mačos principā gājām pēc savu grafiku, kas bija priekš visu plānots. Un kādu laiku tā arī turējāmies, un tad vienā brīdī uzsila diena un bišķi aizvērās uz ūdens. Un tad bišķi mocījāmies, bet sākums... Tā vieta bija ļoti daudziem iecienīgi. Apkārt bija daudz laivas? Tur, principā, mēs netikām uz savu vietu. Mums vajadzēja no māliņas, un tad pamazām izklīd, un tad mēs Izspiedāt konkurences ārā. Tur, jā. Cik zivs noķērāt? 13. Vai labais skaitlis? Ja mēs atceramies no rīta, jums bija liela ķibele, vai ne? Zemskruva aplauzāt. 666 zandari. Jā. Tā kā aplauza Zemskrūvi, noķerta 13 zandarti, tā kā emocijas ir visādas šodien bijušas. Augšā lejā, jā, piekrīt. Bet ir jāskatās, tur pārgāja pāri visi, kas zina, ko dara, tur pat īdiem bāli mazliet. Bet es domāju, mēs neko nemainīsim. Bet tikai tas, ka mums ir otrais starts, attiecīgi mēs atkal netīm, mēs pat netiksim tur, kur mēs šodien tikām, es domāju, tur... Ar tādu jautājumu, ja no B grupas, kāds tur brauks vispār? Es domāju, ka brauks. Vajadzētu braukt. Tas ir diviem ir jābraukt. Uz augšu, jā? Nē. Vai uz leju? Uz leju, jā. Skaidrs, bet tad rītdienas plāns, cik es saprotu, nemainām, jā? Braucam tur patās, jā, un mēģinām tajā vietā spiesties iekšā, jā? Tieši to pašu mēģinām. Treniņos atklājāt to rajonu un tas strādā? Treniņos mēs atklājām mazu izmēru, bet vairāk. Augšā ir lielāks izmērs, bet viņš jālasa. Tas mums likās, ka prātīgai būtu mazus, vienkārši salasīt. Bet to lai zina, kā būtu augšā, bet pagaidām viss ir. Labi, tad gaidām oficiālos rezultātus un tad jau rītdien tiekamies. Komanda Lucky John. Čau, Ruslan. Čau. Čau, Aleksandr. Čau, Vitālij. Čau. Čau, Staņislav. Rezultāti oficiāli vēl nav paziņoti, bet es atļaušu jums izstāstīt, cik jūs noķērāt šodien zivis. 18 vai 19? Mēs 18, otrs tik pašā 15. Es nojaušu, ka varētu jums būt pirmā un otrā vieta šodien. Mēs ceram, ja? Mēs domājam, ka nē. Jūs domājat, ka būs vairāk zivis? Mēs bijām ļoti nervozi, tāpēc, ka domājam, ka būs pilns ar samiem. Protokolē pilni ar samiem. Viņi daudz staiga un tāpēc cīnīties ar samiem ļoti grūti. Bet jūs esat, es atceros, jūs tā kā vairāk vienmēr klasikā makšķerējat, bet šodien abas komandas, jā, klasika, nē. Mēs treniņos mēģinājām ar klasiku, jā. Skatījāmies rezultāti, pēc tam visi kopā apkopojam un sapratām, ka vislabāk uz šo brīdi strādāt ar panu. Bija 15 un 19 vai 18 zandarti, tad jūs abi turējāties vienā rajonā kaut kur? Nē, dažādas. Jūs pa... Mēs uz augšu, viņi augšā, mēs uz leju. Un kā treniņos gāja, bija līdzīgi rezultāti? Nebija līdzīgi. Katru dienu pa daždi. Treniņos nebija tik labi, kā sacensību dienā? Kā var pateikt labi? Bija labāk. Bija labāk, jā. Ir vieta, laba vieta skatīt, jā. Ķertam vienu. Okei, labi. Tālāk braucam. Jā. Vai bez ākiem, piemēram, skatāmies, kur kādas vietas noprasētas, tam svaigs un tur stāv, jā. Galvenokārt mūsu mērķis bija saprast, ko viņam vajag. Šodien? Vispār par treniņiem procesā, jā, uz šo brīdi, uz šo jūniju. Ko viņam vajag, un uzvedība viņa, jā, un viņa gara stāvokļa, jā. Domājam, ka
Tā, un mēs domājam pirms starta, ka tāds 70% mēs sapratām, jā. Nu, tā sanāk. Tā arī sakrit viss, jā. Nu, rīta bija grūti. Rīta pirmie. Nu, tagad ir... Viss, ko izstrādājām treniņus, nu, viss to strādājam. Pirmā diena, rezultāts ir ļoti labs. Ko rītdien? Strādāt? To pašu strādāt? Nu, tagad apkopūsim informāciju, tam precizēsim, kuru braucam, ko darīsim, jā, nu, bet, jā. Līnija tāda paša būs. Uz klasiku nepārslēdzāmies, jā, atkal strādāsim ar dzīvajām tehnoloģijām uz laivu, jā. Dzīvajām tehnoloģijām, jā. Skaidrs, labi, malači, tad gaidām oficiālos rezultātus. Jā, paldies. Un rītdien sekosim jums līdzi, jā, tā kā turaties, jā. Jā, vajag turaties, jā. Davai, čau. Tātad šodienas labākie pirmais trīnieks individuālā vērtējumā. Unikatī Muldis Pauliņš, Mārijs Krēpausis. Otrā vieta Vitālijs Vilcāns, Staņislavs Osipovs, Lakīģons. 35,875 punkti. Un šodienas jaudīgākā grupa Ruslans Barānovs, Aleksandrs Zareckis, Lakīģons. 42,172 punkti. Kamēr kungi sveic viens otru, tad publiskai paziņošanai šodien bija izteikta zandartu diena, bet bija arī kādi 5 laikam sami, bija arī asari, bija arī līdakas, bet nu uzvarētāji visu rezultātu uztaisīja uz zandartiem. Vētraini aplausi šodienas labākajiem! Nu, un tad tagad ir komandu vērtējumi. Tas ir interesants jautājums. Tātad trešā vieta komandās šodien Tīma Asakainē 35,131. Otrā jaudīgākā komanda ar makšeru lazergriešanu. .lv 46,161 punkts. Un ar 78,047 punktiem Lakīģons. Lūdzu! Tā, nu paldies šodienas visiem dalībniekiem. Paldies, šodien viss, tiekamies rīt 5:45.